Būtu prieks, protams, par naudu nerunāt un vispār par viņu aizinu, bet tomēr mazliet parunāsim. Vai jūs skatītāji zinājāt, ka mūsu pilsēta ir 52. dārgākā pilsēta pasaulē? 52. es pieļauju, ka tas ir kaut kur augšgalā dārdzības ziņā. Ir veikts pētījums, kurā tika ņemts vērā gan dažādu pakalpojumu dārdzība, gan dzīvokļu īra maksa par elektrību, siltumu, pārtiku, sabiedrisko transportu un vēl daudzas citas jomas. Tā tad tika iztestētas un tad noskaidrojas, ka visdārgākā ir Oslo. Savukārt, vislētākā ir Indijas galvaspilsēta Delī. Jā, tas ir interesanti, ko mēs saprotam ar 52 pilsētas, piemēram. Tad varbūt ir runa par pilsētām, kurās iedzīvotāju skaits ir mērāms apmēram 1 vai vairāk miljonu apmēros un tam līdzīgi, bet lai kā tur būtu, es domāju, ka Rīga ir diezgan dārga pilsēta dzīvošanai, un maz ir tādu cilvēku, kuri samaksā savus komunālo maksājumu rēķinus, vispār pat neiedziļinoties, kas tur ir sarakstīts. Gan jau tur viss ir kārtībā. Tomēr cilvēkiem ar to naudu ir tā kā ir un gribās paurķēties un paskatīties, par ko tad īsti mēs maksājam. Un tur ir viens interesants rādītājs, kurš saucas cirkulācija. Leonards Barkāns ir bijušais Rīgas domes deputāts un nolēms neklusēt par ikmēneša nama pārvaldnieka rēķinu. Paša ūdens vērtība 371 lats, un viņa šī saucamā mistiskā cirkulācija sastādā 4,71 lati. Tātad kopējais siltuma, karstā ūdens cena ir nevis 3,71 lati, bet faktiski 8,44 lati. Jūs varat iedomāties, kāda liela starpība. Rēķinā kā viens no pakalpojumiem norādīts karstā ūdens cirkulācija, kas saglabā nemainīgu lielumu 0,1 megawatstundas. Te ir jautājums, no kurienes šis mistiskais skaitlis 0,1 megawattstundu ir ņēmies. Neviens par to lietu nevar atbildēt, no kurienes. Dokuments, uz ko atsaucas nama apsaimniekotāji rēķinos rakstot 0,1 ir Rīgas domes 2010. gadā izdotā instrukcija, kurā ir formula, Q cirkulācija ir vienāds ar C reiz N, kur C ir konstants lielums, kas norēķina periodā neatkarīgi no sezonas ir 0,1 megawattstundu apmērā uz vienu īpašumu. Karstais ūdens, vienalga vai kāds ir mājās, vai viņi lieto vai ne, viņš iet cauri šai vertikālai caurulē līdz augšējam stāvam un atpakaļ pa cirkulācijas cauruli uz pagrabu. Un notiek šāda te cirkulācija. Tas nozīmē, ka karstais ūdens visu laiku ir karsts visā tam caurulē. Tas 0,1, no kurienes tieši šāds, ka nevis 0,001 varbūt? Tas ir viss, teiksim, ekspertu vērtējums, kādu varētu pieņemt, nevienam nenodarot pāres, tāpat gribētu teikt. Ja mēs liekam 0,2 pie šiem aprēķiniem, tad būs dubult lielāka. Ja ne 5 lati, jeb 4 lati, kā kuram tas ir, būs 8, jeb 10 latu. Kādēļ nevar pielikt 0,3? Var pielikt 0,3 arī. Likums nosaka, ka tiesība noteikt šo kārtību ir dzīvokļu īpašnieku kopībai. Ja dzīvokļu īpašnieki nevar savā starpā vienoties. Un, teiksim, viņi paļaujās uz to kopējo kārtību, kāda ir pilsētā, tad lūk šādi tā kopējā kārtība. Tā pati 2010. gada Rīgas domes izdotā instrukcija nosaka, ka namu pārvaldnieks izvērtējot konkrētās mājas rādītājs ir tiesīgs noteikt zemāku vai augstāku vienību lielumu. Šeit nav jautājums par to, ka kāds varētu kaut ko pārmaksāt. Ir jautājums, vai tātad visas šīs iekārtas ir tehniskā kārtībā, vai viņas nodrošina labāko iespējamo, teiksim, tehnisko risinājumu šajā brīdī. Siltuma nesējs tā nav kopīpašums. Siltuma nesējs ir kas šķidrums, ūdens. Cik es patērēju, par cik arī maksāju. Tā cauruli ir, apkārt viņai ir salīdzinoši augsts gaismu, tāds plus 20 grādīgs, un notiek zudumi. Un pat zudumiem kaut kam jāsamaksā, un to sadala pa visiem dzīvokļiem vienādi. Ja saistībā ar karsto ūdens saņemšanu kādu no komponentēm, teiksim, iedzīvotāju aprēķinos atmet, tad palielinās otru komponentu. Tā vai tā pa visu, kas notiek mājā, maksā tikai iedzīvotāji, citi maksā tomēr.
Lai mājas iedzīvotājs spētu mainīt ikmēneša rēķina pozīcijas, jāsasauc kopsapulcs, kurā par konkrēto priekšlikumu jābalso lielākai daļai iedzīvotāju. Ārturs Paksrauns, Polijas Beztabū. Nu redz, kādu izglītojošu darbu veids redzījums Beztabū. Cilvēki tagad zina, kas ir tā mistiskā karstā ūdens Un ka ir likums, tāds cirkulācija. likums, kas to nosaka. Par zvēriņiem arī turpināsim, cienījamies skatīt.